Vēl viens vecuma posms, kas ir ārkārtīgi grūts priekš vecākiem, ir 2-3 gadi vai dārziņu uzsākšanas periods, jā, ka to parasti pirmo ziemu bērns vienkārši vairāk ir mājās nekā dārziņā, kaut gan saucās, ka viņš ir dārziņā. Kāda ir tava pieredze ar šādiem bērniņiem? Jā, viņi diemžēl slimo, bērnu dārznieki ļoti bieži. Tā ir, man liekas, pediatru ikdiena. Es gribētu teikt, ka viņi var slimot. Viņi var slimot katru mēnesi, kamēr tā imūnsistēma nobriest, viņi var slimot, bet galvenais, lai viņi neslimo, ka katru reizi ir jāliek antibiotika. Jā, smagi, ilgstoši, ar komplikācijām. Lai, kā teikt, viņu, piemēram, virspusējais klepus vai iesnas nebeidzās ar tur bronhītu, otītu, pneimoniju un tā tālāk. Jā. Bet, protams, tas ir ļoti apgrūtinoši gan bērnam, gan vecākiem. Šajā jautājumā arī var ļoti skaisti palīdzēt homeopātiski, bet tas nav jautājums par ārstēsim klepus iesnas, tas ir tomēr konstitucionāls jautājums. Mēs mēģinām atrast un ārstēt viņu pēc visa bērna būtības, kāds viņš vispār ir uzvedībā, ko viņš dara dārziņā, ko viņš dara mājās. Protams, mēs varam izārstēt tās akūtās lietas, bet pēc tam, kad viņš ir vesels, esot veselam, mums ir arī jāpastrādā. Jā, viņam vajadzētu atnākt un paskatīties, kāds viņš vispār ir.